Tā. Pirmo tūru no paša apakš. Te augšā pilnībā. Pēc tam kaut kāds 5 anaerobās zonas tikai. Pagnaļ. Tas ir pizdā. Ja man kaut kāds žoļiks te gribētu iedot pa jebalu, bļai, ko viņš man uzdzītos pakaļ augšā, tur pa tos līpumus serpentīnu. Bez variantiem. Tā kā viss kaut kādi kipiši, ja ir kaut kur, tos vajag organizēt te. Un tad jebalu tur augšā. Не догонит. Labi, pagnaļ 5 anaerobās zonas. No Sēnes līdz nākamajai platformai. Ёбаный в рот, нахуй. Ну вот и все. Viena pilnā, 5 anaerobās zonas. Aiziešu līdz kāpnēm, parādīšu, cik mēs Siguldā esam, ko mēs uz kāpnēm darām. Agrāk, kad mēs uz Siguldu braucām, tad mēs kardio kačājām tikai šitām kāpnēm. Pa 5-10 reizēm augšā lejā. Tad sākām tur serpentīnu ņemt un skaidrs, ka šitā ir pastaigi parkā nākuj priekš bērniem salīdzinoši serpentīnu. Un tie, kas tur šosejas malmauc, vajag pastudēt, kāda ir cilvēka, kāda ir plauša anatomija, tas divas dažādas anatomijas, kādas ir plaušas zem slodzes, kad tu intensīvi elpo, un kādas ir plaušas, kad tu esi atpūties mierstāvokli, kad tu vienkārši staigā. Un visa tā mikroplastika, visa tie asbesti, kas tur visādi putekļi var būt. Slāpekļu suka dioksīds no šitiem te jobaniem dīzļu motoriem, tas viss nahuj tev lido iekšā plaušās un ļoti dziļi, bļēģi. Ļoti suka dziļi. Tāpēc pa pilsētu skriet, sportot, taisīt kardio. Te vismaz tu esi, te ir mešs, nahuj, joptvē maķer ārā. Te tas tā netiek iekšā, bet tur ir pizdā, nahuj, tev tām plaušām. Tur ir tāda zarāza uz tā ceļa. Mašīna pabrauc garām, tas viss tur saceļās gaisā, tev nahuj plaušās iekšā, jobanī, vrot. Karoči, šitā mēs ņemam giras tagad līdzi. Jā. Ja mēs braucam te trenēties. 16, izstiepi virs galvas uz kreisās rokas. Tip. Pa kāpnēm augšā, uz platformas rokas samainīja. Uzšungojas labās rokas augšā. Un tā līdz pašai augšai. Tad nahuj lejā, atkal uzbic uhas, kamēr tu turi gīru aiz ausīm šitā. Un kamēr tu kāp augšā, uzbic uhas, kačā bic uhu. Nevis drošība, bet kačā bic uhu. Uz platformas atpūties, atkal kačā bic uhu. Atpūties, atkal kačā bic uhu. Un tā nahuj līdz augšai. Un mēs te tādus, vingrinājumus esam izdomājuši uz šitām kāpnēm. Jobnuce, lai es maksātu, pa sporta zāli, nahuj, jobanī, vrot. Bet tādu suka veselības paketu var uztaisīt uz visādām nogāzēm Latvijā. Tāpat līgatne. Mazākais tur šis te inventārs līdzi. Pāris kantelītes, gira,
kāpnes, svaigs gaiss puslīdz, jo te tie koki to visu huņu, bļa, norobežo, viņi te nepūš iekšā. Un pagnāli, nahuj, terminators būs, bļa, pēc gada. Jebāķi. Tā kā džeki tie, kas sporto pa pilsētu, pa šoseju, te šosejas malā skraida. Visi zeibīs nekurī, nedzer, trenē kardio. Bļaļ, un 40 gados nosprākst. Un viss domā, bļā, čo za huņā, kas pa sportistu bija? Tu vispār apzinies, kādu zarazu tu nahuj telpu iekšā, bļā, no šitās te jebanās, bļā, šosejas. Kā tik tur nav? Tur ir, suka, tādi ķīmiski elementi, kas vēl, bļā, Menģeļejev tabulā nav iepist iekšā. Un intensitātes laikā zem slodzes plaušas strādās savādāk, viņas atverās, riktīgi atverās vaļā. Un viss tā pajeboķina lido nahuj dziļajās porās iekšā. Un sākās iekaisumi un infekcijas. Da nu nahuj, karoči. O šitas te pabrauks līdās garām, o šitas te. Все, un tur jau ir mākonis aiz viņa, bļaļ. Tur ir pizdā, ar acīm tu nevar redzēt, bet tur ir mākonis. Ar mikroplastiku, bļaļ, asbestu, bļaļ, bremžkluču daļiņām. Jebalis acī. Nē, nu nopietni. Ja man būtu pohuji, da pohuji, nevienam neko neteikt. Bet jūs aizdomājaties, jūs nosprāksiet, bļaļ, reāli nosprāksiet.